Mesa motorekreācijas parks. Re kā invazīvā suga pārņem visu sienu. Pamests milzīgs atpūtas komplekss. Tur jau lejā La Laguna un tālāk Santa La Cruz de Tenerife, galvaspilsēta. Un piemineklis avio katastrofās bojā gājušajiem. Pie šī te pamestā kompleksa. Būvēts 1997. gadā. Un jau pamests. Ēkā, re, kur ir ieeja. Pa to ir jānoiet, un tad tur tālāk mierīgi var tikt iekšā. Visi logi augšējos stāvos vaļā. Dienvidos ceļi bija perfekti. Šeit līst lietus ceļi ir tādi, kādi viņi ir. Es nezinu, vai līst visu laiku, bet kamēr es esmu šeit, tikmēr līst. Līdz pat vietēji autobusu kursē. Es tā vēlētos, kaut es būtu atbraucis šeit saulainā laikā. Šis ir pats skaistākais skats Tenerifē. Diemžēl šodien staigā mākoņi pa zemes virsu, bet mēs vismaz varam iemest aci lauru mežos. Cedro Canario, Kanārijas ciedri. Un lauri. Šim te kokam nosaukums ir hidža. Dažāda šo te iežu tekstūra. Iesākumā no šī te lielā stāvlaukuma tāda taka, lai var izbraukt arī ratiņkrēslā. Pēc tam aiziet parastās takas pa šo te skaisto lietus mežu. Vietējās laika ziņas sola saulainu bez neviena mākonīša. Magic landscape. Kā jūs redzat, līdz kā pie jāņem, bet ja jūs esat atbraukuši uz Anangas šo te parku, var ļoti ātri iziet pa 20 minūtēm šīs te pastaigu takas pie Anangas informācijas centra. Vismaz saprast apmēram, kādi šie meži izskatās. Šodien nekādas skaistas skatus apkārt neredzēsim tālumā. Viss ir miglātīts. Tie, kur ceļo ar sabiedrisko transportu, mierīgi var no La Lagunas atbraukt ar autobusu, vai arī no El Baidladero vai no Afur. Pārsvarā no Lagunas visi autobusi. Pašvaldības policija Naski liek sodus tiem, kuri apstājušies tur, kur nav atļauts. Pie Angūnas informācijas centra. Pico Inglés, augstākā virsotne šeit. Var redzēt, kā mākoņi staigā, miglu pūš uz visām pusēm. Pico Inglés. Diemžēl skatu nekādu mēs tu neredzēsim. Mums priekšā ir paliels laukums, kur varētu nolikt ļoti daudz mašīnu, bet vietēji aiztaisījuši ciet, un kad tu atstājies ceļu, tad, protams, pašvaldības policija piebrauc un neuzliek sodiņu. Vēl viena populāra vieta, kur visi brauc taisīt selfijas. Ceļš izcirsts caur klintīm. Wow. Te tie meži vēl iespaidīgāki. Viss ar sūnām apaudzis.
sunas un ķērpji. Dažādas takas, piemēram, Cruz de Carmen un Llano de los Loros. Ananga. Vietējā laikapstākļu stacija. Tagad vēl vairāk noskaidrojās, ka tālumā Santa Cruz pilsēta un ūdens rezervārs lejā. Anagas kalni. Nu jau pastaigi nedaudz labākā laikā. Lietas norima. Anagas biosfēras rezervāts. Šeit tāds skatu laukums. Palmu botāniskais dārzs. Ieejas maksas 6. Informācijas centrā neliela izstādīta par vietējiem iedzīvotājiem, bet, diemžēl, viss tikai spāņu valodā. Šeit ir vietējie ārstniecības augi, kādi tiek ievākti no šiem mežiem. Vietējo iedzīvotāju tradīcijas, rokdarbi, amatniecība. Šādās mājiņās noteikti dzīvojuši pirmatnējie ieceļotāji. Un šī taka, ko mēs tikko izgājām, tā jau ir īsumā gadsimtiem veca. Vietīgi iedzīvotāji izmantojuši, lai iegūtu dabiskos resursus, malku un tādā garā. Šīs takas. Ūdens notaka. Ķirbis. Kādas lauksaimniecības produktus audzē. Kokoglis. Kokogļu iegūšanas process un vietējās karotes no vietējiem kokiem.
guanču keramika. Vietējās augsnes, informācija par augiem, kur apsīties kādu mizu katram kokam, lai mežā pazītu, piemēram, lauru kokam. Vīna Tigo un Faja. Brazo, Palo Blanco un Tilo. Tilo noteikti ir liepa. Augstuma zonas, kur apmēram kilometru augstumā pazūd koki. Tā apmēram ir koku līnija.